Ziniet, Ikšķilas novadā, konkrēti Ikšķilas pilsētā, saistībā ar šo sporta būvi, kas sevi ietver ne tikai šo sporta laukumu, bet arī daudz citas mazas laukumiņas. Tur ir 2 basketbola laukumi, 2 pludmales laukumi, šķēršļu josla un šīs aktivitātes, kas tur var notikt. Gribu teikt, ka tur viss notiek, un mēs, pašvaldība, šo projektu realizējām diezgan smagi, jo šeit bija dažādas sabiedrības viedoklis, tur daļēji atradās arī mūsu bērns Birstaliņa. Šeit tā filozofija bija sekojoša. Ja mums nebūs, kur nodarboties jauniešiem, skolēniem, ja mēs neradīsim šīs iespējas gan sporta jomā, gan kultūras jomā, gan dažādās citās aktivitātēs, tad mēs arī varēsim raudāt par tiem jauniešiem, kad viņi ir neattīstīti, ka viņi ir fiziski slikti sagatavoti, līkām mugurām un tā tālāk un tā joprojām. Bet šāda būve, skatoties kā tagad viņa tiek izmantota, mēs esam ļoti apmierināti. Šeit mums nodarbojās gan ar futbolu, gan ar basketbolu. Mums ir 1. gadu Igora Miglinieka basketbola skola, kur arī bija pirmā nometne, vasaras nometne. Un šeit arī ir braukuši tādi atpazīstami sportisti. Miglinieka kungs, viņam arī tā pieeja ir, kad aicināja, viņš gan kultūras sportisti, gan sportistus atzīstams. Un atbraucot šie cilvēki arī priecājās, kad ir tik jauka būve, ir izveidota šeit pie skolas, un ka šeit var visi izmantot tā, kā tam vajadzētu būt. Bet pamat uzdevums, protams, šim sporta būvē ir nodrošināt mūsu lielās vidusskolas, nepieciešamību pēc obligātās sporta apmācības, par ārpus telpu nodarbībām. Šeit ir ļoti sabalansēts, skolas laikā ir šie skolas laiki, un pēc tam dažādiem treniņiem un citām aktivitātēm. Bet mēs, deputāti, diskutējot, nonācām pie secinājuma, ka mēs pieņēmām noteikumus, kādā veidā šo sporta būvu izmanto. Un jāsaka, es domāju, ka sevišķi daudz mūsu valstī nav, šī sporta būva ir publiski pieejama pa brīvu, konkrētos laikos, kad mūsu novada iedzīvotāji, kas grib sportot, no rīta, pēcpusdienā, vakarā ir atsevišķas stundas, kad viņi var nākt skriet un nodarboties sportu. Mums ir viss tas sabalansēts. Gan arī mums ir noteiktas maksas šis pakalpojums, protams, šīs būvas uzturēšana, viņa, teiksim, izbūvējot nav bijusi lēta, gan arī eksploatējot, prasa zināmus izdevumus, un šeit mēs arī nomājam šo sporta būvu.